Labdien! Šī laikam jāsauc par uzņēmēju skatuvi, kurā mēs uzņēmēji esam palikuši diezgan vientuļi, jo jums jākonkurē ar blakus esošo dziesmu kariem, laikam, Baiba Sipinets, bet objektīvi. Tātad, lai aizpildītu šo ļoti neinteresanto robu, acīm redzot, neviens cits nepiekrīt piedalīties, kā pašreizējais, nesen ievēlētais un ļoti populārais Māru Babītietis, Mārupas pašvaldības vadītājs Aivars Osītis. Labdien! Labdien un sveiks, Silvestrs! Pagodinājums ir vietā. Es vienmēr esmu gatavs nākt arī tad, ja neviens cits nenāk. Paldies par uzaicinājumu. Tagad mēs to zināsim, ko aicināt, ja citādi saka, vai ne? Jā, ja godīgi, es tā aptaujāju mūsu biedrības tādus aktīvos, es jau kādu laiku esmu tādā mazliet otrajā plānā aizgājis biedrības Mārupas uzņēmēju vadībā, bet es aptaujāju tos, kas ir pirmajā plānā, un viņi teica, ka viņi neesat to priekšniecību nemaz satikuši, tātad vēlēšanas bija 7. jūnijā, laikam jūnija beigās jūs apstiprinājāt tur, tad jums izdevās vienoties savā starpā izveidot koalīciju. Saruna ar uzņēmējiem nav bijusi, labi, mēnesis pagājis, bet es izmantošu šo savu privilēģiju, teikšu uzņēmēju biedrības vārdā, mēs Aivar tevi apsveicam ar ievēlēšanu. Tad viens kolēģis, kas tur zilā kraklā sēž, laikam šito pasākumu bija nosaucis par pujeņu revolūciju vai peonieru revolūciju, jā. Iespaidīgi bija arī kaut kāds PRs. Tā kā, mēs esam vismaz uz tuvākajiem 4 gadiem tikuši pie jauna mēra, kurš īsti nemaz nav tāds jauns mērs, viņš jau ir bijis mērs Babītē, bet sāksim par to varēs pastāstīt mums, bet sāksim par to, kā vispār, Mārupē, kad atbrauc uz vēlēšanām, tikai, tu zināji, kur Mārupe, ja? Protams, ka es zināju, kur Mārupe, varbūt iepriekš netik bieži šeit biju, bet skaidrs, ka man bija arī Babītas laikos sadarbība ar Mārupi, un, protams, ka tajā laikā mēs ļoti daudz skatījāmies uz Mārupu kā uz novadu, kur mēs daudz ko varētu mācīties. Un tās labās prakses, ko pārņemt arī tajā laikā, kad mēs strādājām Babītē līdz 2021. gadam, un neslēpšu bija lietas tiešām, ko mēs atradām šeit, konsultējoties ar kolēģiem pašvaldībā un mēģinot iedzīvināt arī Babītas novadā. Labi, tad attaisnojums pieņemts, tad tu zināji, kur ir Mārupe, jo bija skatījies kaut kādas televīzijas raidījums, kur tur stāstīja tie mārupieši, kā vajag pareizi pārvaldīt novadu. Bet labi, tad tu tur biji tanī Babītē, un tad kaut kā jūs tur novanģojāt nost mēra Ents, un tu kļuvi par Babītas mēru. Patiesībā baigi interesanti būtu dzirdēt, kā ir mērot mazajā Babītē, kad pirms reformas un lielajā Mārupē, labi, tad baigā pieredze vēl nav ar to lielo Mārupu, bet kā bija toreiz tā? Ir bijis cits līmenis no tā? Protams, ja mēs skatāmies tikai pēc tā laika perioda, kad mēs esam ievēlēti un līdz šodienai, tad tas, protams, ir ļoti īsts sprīdis, bet neesmu nekāds svešinieks Mārupē. Jau 4 gadus esmu bijis kā deputāts, un tas priekšstats par to, kā lielais Mārupas novads darbojas, man ir visai labs. Un, ja jāatbild ir dažos vārdos, tad es teiktu tā, ka no vienas puses ir ļoti grūti, bet labā ziņa ir tāda, ka ir ļoti dinamiski un nenormāli interesanti. Vienas dienas laikā tu vari sākt risināt jautājumus par bedrītēm uz ceļa, pusdienlaikā ir sociālajie jautājumi, un dienas beigās tu kopā ar kolēģiem plāno Stanley kausa ierašanos Mārupē. Tā kā pilns jautājumu spektrs. Neviens neraustīja tev aiz mēles. Kad tās bedrītes būs beidzot sataisīts? Bedrīšu sataisīšana, man liekas, vispār ir mūžīgs process. Tas nekad nebeidzas. Tieši tāpat kā Rīga nekad nebūs gatava, bedrītes uz ceļa vienmēr būs, un tas tikai liecina par to, ka mēs esam ļoti dinamiski, visu laiku esam kustībā, mēs to ceļu izmantojam. Tā kā, sliktāk būtu tad, ja tu teiktu, ka mums uz ceļa un ielām
augzāli. Tā būtu baigi sliktā ziņa. Bet bedrītis tas nozīmē, ka viss notiek. Es varētu parādīt pa pierakstu, kur aug tā zāle. Starp bruģakmeģiem. Mēs varētu sarunāt. Okay. Labi, nu forši, tad mēs tā bišķi esam iesildījušies, bet tu zini, kur tu esi atnācis. Ir uzņēmējs kā tu, ja? Es saprotu, jā. Bija nedaudz mulsums, nu ko tad es tāds deputāts un domas priekšsēdētājs, nu ko tad kāds tad es uzņēmējs te? Nu jā, pirms šīm vēlēšanām, kad es pētīju tīri profesionāli ziņkārības dzīves tās programmas, ja nemaldos attīstībā, bija vienīgā, kura nebija sadaļa uzņēmēja darbība. Kā tad tā? Atsevišķi, es domāju, izcelt, vai ne? Jā, tu jau šo jautājumu man jau uzdevi vienā diskusijā, bet tas ir apzināti un tas nav aizmirsts. Uzņēmēji ir tieši tāpat daļa no Mārupas novada sabiedrības, un mums nav tāda baigā dalījuma tur uzņēmējs, neuzņēmējs, tieši tāpat kā jebkurai privāta personai ir kaut kāds servisa līmenis, ko viņi vēlas saņemt un kas viņam būtu jāsaņem. Gluži tāpat ir arī ar uzņēmējiem. Un uzņēmējus interesē tieši tāpat nekustamā īpašuma nodoklis, ūdens saimniecība, kanalizācijas tarifi un tā tālāk un tā joprojām. Un tas, ka mēs īpaši neesam izcēluši uzņēmējdarbību, tas liecina vienkārši par to, mēs saprotam, ka tā vide, kas ir šobrīd Mārupē, ir ļoti labvēlīgi uzņēmējdarbībai, un uzņēmēji, kas ir Mārupē, viņi ir ārkārtīgi pašpietiekami. Es teiktu, ka tas ir tāds varants spēks, ar ko mums, protams, ir jārēķinās, bet tajā pat laikā mēs to varam uzskatīt par draugiem un partneriem. Paldies! Tas ir tas, ko es īstenībā gribēju dzirdēt. Labi, bet tagad sākās tā mērēšana, tur ir bedrītes, zāle, kanalizācija, ūdens tarifi, un tad tie uzņēmēji, kas ir tā kā sabiedrības sastāvdaļa, viss tas ir forši. Bet ja tev būtu jāraksturo, kas ir vienā rindkopā, kas ir uzņēmējdarbība Mārupē? Jo tas lielais stereotips, mēs visi to zinām, ja tad Guļamrajons, tad ja pa uzņēmējdarbību, tad droši vien, kad infrastruktūra plidost, loģistika, protams, sabiedrība Mārupe, kuru visi zina kā Mārupas gurķi, ja? Bet droši vien, tā tas nav. Kas te vispār notiek? Es nevarētu tā ar ļoti lielu pārliecību apgalvot, ka Mārupe ir tikai Guļamrajons vai Mārupas novads ir Guļamrajons. Te ir ārkārtīgi daudz un ļoti jaudīgu uzņēmēju, jaudīgu uzņēmumu, kas nodarbina iedzīvotājus. Un, protams, ka laika gaitā šī situācija ir mainījusies. Iespējams, ka sākumā tiešām cilvēki dzīvoja Mārupē un strādāja Rīgā, bet mēs redzam katru dienu par to, ka cilvēki dzīvo Mārupē un cilvēki strādā Mārupē. Un tas, kas būtu pašvaldībai jādara, pašvaldībai būtu jāatbalsta jebkura iniciatīva, kas veicinātu uzņēmējdarbības attīstību, lai mēs palīdzētu radīt šīs jaunās darba vietas, lai mūsu iedzīvotāji ne tikai dzīvotu Mārupē, bet arī strādātu Mārupē. Bet darba vietas, mēs taču dzīvojam tehnoloģiju laikmetā. Darba vieta, tas tāds atavisms, kas aiziet. Cilvēks nomainījis mākslīgais intelekts, tehnoloģijas, efektīvas darba vietas. Tas ir kaut kas cits, vai ne? Bet darba vietas kā skaits, man liekas, tas tā kā... Turklāt jums no tā nav nekāda labuma, kamēr nav grozīta likumdošana. Jums jau ir svarīgs tikai iedzīvotājs, kas maksā nodokļus. Bez šaubām, bet es domāju, ka vienā dienā tas mainīsies. Tātad normatīvais regulējums visticamāk tiks mainīts, jo par to runā pietiekami augstā līmenī, par šo te proporciju starp iedzīvotāju ienākuma sadali. Pašvaldība attiecīgi 80% deklarēti iedzīvotāji, 20% tie, kuri strādā konkrētajā novadā. Bet te ir jāatklāj... Tu atbalsti to, ne? Arī cipariski. Mūsu rīcībā šobrīd nav precīzu datu, un pats interesantākais ir tas, ka valsts ieņēmuma dienestā arī šādu datu viņu rīcībā nav. Šie dati ir jāuzkrāj, lai šo metodu varētu pielietot dzīvē. Tas nozīmē, ka kaut kāds zināms laiks paies, jo, piemēram, es varu minēt, ka tie darbinieki, kuri strādā Rīmī vai Maksimā,
viņiem ir viena konkrēta darba vieta vai Ķekavas novadā vai Rīgā Deglavielā. Neatkarīgi no tā viņš strādā Mārupē vai Rēzeknē. Un te ir ļoti liels darbs jāiegulda attiecīgi valsts ieņēmuma dienestam sadarbībā ar uzņēmējiem, lai šīs te faktiskās darba vietas nofiksētu. Un tikai tādā gadījumā mēs varam domāt par to, kā pārdalīt šo te iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļu. Bet es zinu, ka mūsu kaimiņi Rīga ļoti aktīvi proponē to ideju par to, ka visi te no apkārtnes sabrauc Rīgā un mēs nabadzīgi ciešam, un tad mēs skatāmies, kā pēcpusdienā mūsu nodokļi izbrauc no Rīgas. Es gribētu atzīmēt divus aspektus. Pirmkārt, Mārupas kontekstā te vēl būtu jāpastrīdās, kurā virzienā mēs vairāk pārvietojamies. Mums ir ārkārtīgi liela uzņēmumi, kur ir daudz darbinieku, kur iebrauc no Rīgas. Un punkts numur 2. Rīgai tomēr ir jārēķinās ar to, ka viņi ir valsts galvaspilsēta un nav šis te viss finanšu sloks jānoliek uz Pierīgas pašvaldību pleciem. Tā ir arī zināmā mērā valsts funkcija, ko viņi realizē. Un šeit jābūt arī sarunai ar valsti, ne tikai ar pašvaldībām, domājot par to, kā mums varētu atņemt daļu no finansējuma, lai aizlāpītu bedrītes Rīgā. Tipu tā viņiem arī vajag, vai ne, ka Rīga? Ok, labi, bet tu man neatbildēji uz to jautājumu, bet tev būtu vienkārši man ļoti, nu labi, tūlīt teikšu, bieži nebūs taisnība, bet kādreiz man jautāju, nu kas tu jums Mārupa ir pa uzņēmējdarbību? Nu tā, īsais, nevis izstāsti, kā ir patiesībā, bet ko tu atbildētu. Jo, vēl vienreiz tas stereotips, tas arī savā ziņā ir daļai stereotips, daļai nav. Tomēr, ka šis ir tā kā pārsvarā iedzīvotāju telpa, vai ne? Un ja tev prasītu, kas ir Mārupa uzņēmējdarbība, ko tu teiktu? Es teiktu, pirmkārt, ir tā uzņēmējdarbības daļa, ko varbūt mēs ikdienā ejot pa ielu pat nepamanām. Augstas pievienotās vērtības uzņēmumi, jau tevis pieminētie strādāšanas modeļi mājās, bet cilvēks tikpat labi var strādāt jebkur citur lielā tehnoloģiju uzņēmumā, bet attālināt. Tas ir viens. Numur 2, tas, ko mēs ikdienā redzam, sākot ar mazo uzņēmēju darbību un servisu pakalpojumiem, barbershopi, kafejnīcas un tā tālāk, kas ir neatņemama mūsu dzīves sastāvdaļa. Tāpat arī lielie uzņēmumi, kas ir lidostas apkārtnē, kas sniedz noliktuvu pakalpojumus, loģistikas pakalpojumus un tā tālāk, plus ražojuši uzņēmumi arī citur novada teritorijā. Ko te ražoja īsti? Čipšus ražo pie mums šeit, pasaules slavenos. Pērnes, ja? Pērnes čipšus, kas jau babīt? Piemēram. Tas ir Mārupas novads, Silvestri. Ok, es tev mēģinu aizaicināt. Jā, labi. Bet tagad, ok, jā, es tev laikam piekrītu. Es arī kaut ko līdzīgu mēģinu atbildēt, ja man uzdot šo jautājumu par uzņēmējdarbību novadā. Bet labi, tagad mēģināsim iztēloties, ka tomēr tā priekšvēlēšanu tā programma, tā sadaļa uzņēmējdarbība ir jāaizpildi, ja? Tā kā obligātā kārtā, zini, CVK jauns vadītājs, tur parūpēsimies, lai visiem būtu tā kā obligāti, tā kā prošņīgs, ja, jautājuma anketa. Top 3 lietas, kuras būtu jāmaina vai jāuzlabo, vai vispār par ko te top 3 lietas, par ko uzņēmējdarbības griezumā būtu tā kā, es negribu jāsāp galvā, bet jātur rūpe. Tā, kas pirmais nāk galvā. Tas ir skaidrs, ka ir bedrītes, respektīvi uzņēmēji tie paši iedzīvotāji, viss ir skaidrs, bet ja mēs raugamies tieši uz uzņēmējdarbību. Es teiktu, ka mums ir jāpalīdz atsevišķās jomās, piemēram, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma gadījumos, kad uzņēmējs ir ieguldījis kaut kādā publiskas infrastruktūras izveidē, tam ir jābūt pietiekami skaidram, skaidri definētam uzstādījumam un skaidrai sistēmai, kādā veidā mēs to realizējam. Tādējādi veicinot gan to, ka uzņēmējs iesaistās arī nosacīti novada kopienas dzīvē, radot šādus objektus, vienalga, vai tas būtu kāds rotaļlaukums, vai tā būtu iela, varbūt sporta zāle vai kaut kas tam līdzīgs. Un punkts numur 2, es teiktu, ka pašvaldībai nekādā gadījumā nav jākonkurē ar uzņēmējiem. Pašvaldībai tās funkcijas, ko pašvaldība var nodot uzņēmējiem, šī iespēja noteikti būtu jāizskata un jārada priekšnoteikumi, lai tas tā notiktu. Piemēram, mēs šobrīd cīnāmies ar to, un jau labu laiku, ka bērnu dārzu rindas ir ļoti garas.
1000, 1500, 2000 bērni gaida rindā uz bērnu dārzu. Un skaidrs, ka pašvaldībai ir ļoti dārgi, ļoti ilgi uzbūvēt jauns bērnu dārzus. Un es teiktu, ka tas nav jādara. Mums novadā ir daudz privāto šī pakalpojuma sniedzēju. Mēs pat esam aptaujājuši, esam saskaitījuši, cik ir brīvās vietas, cik vietas varētu radīt, un tādējādi šo funkciju zināmā mērā nodot privātajiem. Pirmkārt, mēs atrisinātu problēmu kā tādu. Otrkārt, mēs iedotu arī papildus pienesumu uzņēmējdarbībā. Ok, izklausās pēc plāna un diezgan konkrēti. Tā, jātais bērndārs, sapratu. Jā. Ok, labi. Tad, bet mēģināsim vēl vienreiz atzūmēties. Es mazliet atsaukšos uz 13 gadus vecu personīgo pieredzi. Tad, laikam, bija tieši izveidota likumdošana tāda valsts līmenī, ka pašvaldībām ir jāstrādā pie saviem attīstības plāniem. Tur vairāk līmeņa attīstības stratēģija, attīstības plāns, teritorijas plānums un tā tālāk. Ja? Un 2012. gadā mēs Mārupas uzņēmēji rīkojām uzņēmējdarbības konferenci, un tad, kādam jābūt biznesam novadā. Respektīvi, ir kaut kādam nospiedumam jābūt. Mēs nekur nepazudīsim no vēstures, kas ir lauksaimniecība, mēs nekur nepazudīsim no tās infrastruktūras, kas tie dabiski izveidosies, kā lidosta, kas pulcē ap sevi no zinām veida uzņēmumus, bet tas viss ir diezgan tā smagi. Un tad 12. gadā es lasīju tos dokumentus, un tur bija tāds, ka novadā tiks attīstīta lauksaimniecība. Vienā teikumā bija rakstīts, ka konvenciālā, klasiskā lauksaimniecība, un vienā citā teikumā bioloģiskā lauksaimniecība, kas ir pēc pašas teorijas neiespējami, viņas nedrīkst, nav iespējams. Tā vairs nav bioloģiskā, kas stāv blakus konvencionālajai. Labi, bet tas tikai piemērs stāsts bija par to, ka kaut kādā veidā, ja es būtu tavā vietā, es teiktu, šeit vajag tā. Abstrahējoties no lidostas un abstrahējoties no vēstures. Piemēram, es te pateikšu tu priekšā, šeit vajadzētu būt tādiem uzņēmumiem, kas izceļās, kas ir inovatīvi, kas rada kaut ko jaunu un kas ir ilgtspējas tādu nospiedumu strādā, respektīvi rūpējās par visiem tiem, kas ir ilgtspējas direktīvas principiem. Visos tev būtu kaut kāds respektīvi pakomentē šo lietu. Es teiktu tā, ka ir lietām jānotiek tā, kā tās lietas notiek. Mums nav ļoti jāiejaucas pastāvošajā lietu kārtībā un kaut kas kardināli jāmaina un respektīvi nav jāmaina upes tecējums. Mēs varam dažādus saukļus izmantot par bioloģiskajām lauksaimniecībām un tā tālāk. Bet es teiktu tā, ka mēs nedrīkstam atteikties arī no tradīcijām, kas konkrētajā novadā vai konkrētajā apvidū ir bijušas līdz šim un veiksmīgi strādā. Es paklausījos iepriekšējos runātājus, kas stāstīja par puķu audzēšanu un puķu biznesu, par ķirbju audzēšanu, kam ir saknes 30-40 gadu garumā. Un ja šīs nozares pietiekami veiksmīgi strādā, tad es domāju, ka ne ar kādiem tādiem mākslīgi veidotiem uzstādījumiem, lai kādam izpatiktu, mums nav jānāk klajā. Ja šis uzņēmējs vai lauksaimnieks ir spējīgs šo vairāku 10 gadu garumā sekmīgi strādāt un būt pašpietiekams, tad es domāju, ka mums ir vienkārši jāļauj to darīt. Vienkārši nevajag iejaukties tur, kur mēs neprotam iejaukties. Un pašvaldībai, es domāju, ir jābūt pēdējai, kura šajā brīdī spēr kaut kādus tādus pārdrošus soļus. Mums ir jāieklausās dabiskajā ritmā, mums ir jāieklausās uzņēmējos, kuri šeit strādā, mums ir jāieklausās zemniekos, kuri savu arodu pārzina un ļoti labi pārzina, un tikai un vienīgi jāsniedz atbalsts. Nevis kaut kādā veidā jārada priekšnoteikumi, lai viņiem būtu grūti, lai viņiem būtu kaut kas jāmēģina tagad caur to, ka viņi nevēlas, nesaprot vai kā citādi jāpārprofilējas vai kaut kā citādi. Ok, tā tad jāļauj lietām notikties tā, kā viņiem būtu jānotiekās pašam. Labi. Mazliet viens konkrēts jautājums par, tu minēji, ka pašvaldībai tā kā nevajag iejaukties uzņēmējdarbībā, viss pilnīgi korekti, pilnīgi atbalsts, protams,
tad varbūt man būs cits viedoklis par to vides veidošanu, respektīvi kādā veidā iespējams veicināt inovatīvu uzņēmumu ienākšanu. Nu, piemēram, pašvaldība to darīt ar nodokļu politiku, nezinu, atbrīvojot no nekustamā īpašuma nodokļa. Nu, piemēram, ja, bet atkal, tas ir tikai viens no tādiem instrumentiem. Bet labi, mēs kā uzņēmēja biedrība esam, tas mūsu darbības profils ir gan plašs, mēs gan veicinām uzņēmēju jaunu rašanos, gan strādājam kā izglītības mentori un pedagogu skolās. Mēs esam minējuši arī iepriekšējai vadībai, ka ir kaut kādas lietas, ko pašvaldība dara, kur viņi varētu piešķirt deleģējumu tiesības, piemēram, uzņēmēju. Es nesaku tieši mūsu uzņēmēju biedrībai, likums to atļauj pašvaldībām. Vai par to varētu būt domāt? Piemēram, mēs varam organizēt pasākumus, mēs varam veidot video saturu, mēs varam nodarboties ar kaut kādu komunikācijas tēmu paplašināšanu. Iespējas ir daudz, likums atļauj. Iepriekšējā vāra, tā sakot, teica, jā, viss forši un tēriem, kas nenotika. Kāds ir tavs skatījums? Es neprasu solījumu, tagad viss ierakstīts, tūlītās mēs laižam, bet sajūtu līmenī. Sajūtu līmenī es esmu par to, kurš to prot darīt labāk, kurš to prot darīt efektīvāk, mums ir jāļauj to darīt. Protams, bieži vien normatīvā bāze mums tur traucē vienu vai otru jautājumu risināt sekmīgāk, bet skaidrs, ka mūsu uzdevums, ja mēs saprotam, ka ir jēgpilni kaut ko deleģēt vai atļaut darīt citam, tad meklēt šos risinājumus un ceļus, kā to radīt. Bet kopumā es esmu par to, ka šai sadarbībai ir jābūt ciešākai, un pats galvenais, kā jūs iepriekš minēju, mums nevajag konkurēt. Ja uzņēmējs ir gatavs vienalga rīkot kino vakarus un pulcēt mārupiešus pie lielajiem ekrāniem brīvā dabā, lai tā būtu, nav pašvaldībai jāskrien pa priekšu ar šādu iniciatīvu. Ļoti labi, šis jau izklausās pēc īsta plāna. Tas nozīmē tātad mārupas uzņēmēji, visi pierakstat, noskatīsimies ierakstā un dodamies uz mustu aģentūru, tā sakot, pieteikt savus projektus. Mērs lika. Labi, pat cik mūsu saruna pamazām tuvojās noslēgumam šai te pusstundai, es gribēju pavaicāt par tevi pašu. Tu tā kā uzņēmējs, vai tomēr kā darba ņēmējs, jo publiskie dati visu kaut ko saka. Saka, ka tev ir daļas uzņēmumos un vienlaicīgi tu pats sevi pozicionē kā viena liela IT uzņēmuma adaptīvu biznesa attīstības vadītājs. Liels 19,5 miljonu apgrozījums pagājušajā gadā. Tad kas tu esi vairāk? Uzņēmējs vai darba ņēmējs? Ārpus tā, kas tu esi šobrīd, vai ne? Bet, ja tev nebūtu ievēlējuši vispār, tad ko tu darītu? Ja man nebūtu ievēlējuši, es droši vien turpinātu darīt to, ko es darīju līdz šim. Es būtu darbinieks, bet zināmā mērā konkrētajā uzņēmumā es tomēr darbojos tāds kā freelancers. Man bija skaidri zinām mērķi, kas man ir jāizpilda, un kad es to daru, kādā veidā, tas bija tikai un vienīgi atkarīgs no manis. Kolēģi man pat vienos Ziemassvētkos pasniedza nomināciju, kas saucās Pasaku tēls. Atšifrējums bija tāds, visi zina, ka tāds ir, bet neviens viņu nav redzējis. Tas nozīmē to, ka es pats organizēju savu ikdienas dzīvi, es pats organizēju savu darbu, lai nopelnītu naudu uzņēmumam un attiecīgi nopelnītu naudu sev. Tad pats teica freelancers, bet labi, tad ir tāds uzņēmums kā OA Corporation, droši vien minēšu Osīts Evers Corporation. Gribējās savu firmu, ja? Labi. Gentleman komplekts. Protams, bet bija zināmi mērķi, ko es vēlējos realizēt, radot šo uzņēmumu, bet diemžēl jāsaka, bankā konta atvēršana man prasīja tieši vairāk nekā 6 mēnešus, jo es biju politiski nozīmīga persona, un katra banka uz mani raudzījās kā uz potenciālo zagli, kukuļņēmēju, kukuļdevēju un tā tālāk. Līdz ar to tas entuziasms, kas bija sākotnēji un tās iestrādnes, principā beidzās tieši ne ar ko. Bet tev pavisam noteikti nav šī jātaisnojas. Tas mans jautājums bija vairāk dabūt to garu laukā. Es to gribēju pateikt vienreiz skaļi.
Labi, paldies. Mēs pieņēmām un ierakstījām. Jebkurā gadījumā tā mana vēlme, tas pozitīvais vibes rodās no tā, ka mums kā uzņēmējiem ir patīkami apzināties, ka mūsu pašvaldību, mūsu dovadu vada cilvēks ar uzņēmēja genealoģiju. Ja tā var lietot tādu vārdu. Es teiktu, ka es negribu lietot vārdu priekšrocība, bet tas, ka tu savā dzīvē esi darījis kaut ko vairāk par to, kā no augstskolas sola iznācis un sācis strādāt valsts vai pašvaldības iestādē, tas tev dod krietni plašāku redzējumu par to, kā lietas notiek, par to, kā daudz un dažādi jautājumi būtu risināmi, un es pat teiktu, tas dod tev tādu 360 grādu skatījumu uz lietām. Un tas, ka tu esi bijis vienalga uzņēmējs vai esi bijis algots darbinieks kādā uzņēmumā, tas tev iedot to sajūtu, ka tu šeit neesi tāpēc, lai tu šeit būtu, bet tamdēļ, lai atrisinātu vienu vai otru jautājumu. Līdz ar to, lai arī cik sarežģīts tas sākotnēji neliktos, tavs uzdevums ir ar to tikt galā. Vienā, otrā vai trešā veidā. Respektīvi, meklēt risinājumu pat situācijās, kad varbūt tā risinājuma pirmajā brīdī nav. Nu jā, šis ir tāds riktīgi no mūsu groziņa, vai ne? Liels paldies tev par šo atklāsmi, un tas mūs joprojām rosina domāt, ka ar uzņēmējdarbību Mārupē viss būs kārtībā. Vismaz no pašvaldības skatu punkta. Man vēl būs viens jautājums, tev mums palikuši 4 minūtes. Nu, strādā IT jomā, vada pašvaldību, tu esot vēl dejotājs. Dārta deju kolektīvs, pareizi? Ja? Jā, pareizi. Pa kuru laiku to tu deju? Es to daru, ja nemaldos, gadus 15, ja, ar dažiem pārtraukumiem, jo ir cikliski, ir no dziesmu svētkiem līdz dziesmu svētkiem, un vienmēr tu, Tā klasīgi baigi gribās tikt uz dziesmu svētkiem. Ne jau tas, ka saproti, ka, ir jābeidz šitā lieta, ir dziesmu svētki, un tad viss. Bet paiet tie dziesmu svētki bija tik ļoti forši, un kolēģi deju kolektīvā tik forši, ka tu atkal pienāk sezonas atklāšana un saki, ok, labi, lai iet uz nākamo reizi atkal. Narkotika tāda, ja? Zināmā mērā, jā, tieši tāpat kā skriešana vai jebkurš cits foršs hobijs. Kāda vēl tev ir hobija? Ja mēs saucam, ka dejošana tāds deju kolektīvā ir hobijs. Droši vien, ka tas ir hobijs. Man patīk uzspēlēt tenisu. Šodien arī 8 no rīta mēs jau bijām kortos ar visu ģimeni. Tā ir mums izveidojusies par tādu zināmu tradīciju, ka mēs 4 aizlaižam agri no rīta 8 uzspēlēt, ģimenes lokā. Tas ir ne tikai tāds amatieru sporta veids, bet tā kā ģimenes hobijs, ja? Jā, mums ir tā salicies, ka tas ir ģimenes hobijs. Man sieva jau, domāju, ka tikko iemācījās staigāt, sāka spēlēt tenisu, un meitas arī ir aizraujušās ar šo sporta veidu, un tad, man arī ir jāpievelkās līdzi. Jā, redzi, nevar būt visur līderis, kaut kur ir jāpievelkās. Labi, tad, lai mēs noslēgtu šo mūsu jauko sarunu, tagad tev būtu iespēja izteikt novēlējumu Mārupas uzņēmējiem. Zini, kā kaut ko tādu iedvesmojošu. Es teiktu, ka Mārupas uzņēmēji ir ārkārtīgi jaudīgi. Un Mārupas uzņēmēji ir tādi, kas nebaidās, respektīvi drosmīgi. Un es teiktu, ka šis te jaudas drosmes apvienojums ar tādu cilvēcisku pieeju lietām ir, man liekas, tas komplekts, kas jūs ļoti atšķir varbūt no citiem un kas rada vēlmi sekot jums, sadarboties ar jums. Es teiktu, ka turpiniet šo tempu, turpiniet šo atklāto diskusiju, nebaidieties no tādām izaicinošām un varbūt pat provokatīvām sarunām, gan ar pašvaldību, gan varbūt ar jūsu kolēģiem. Es domāju, viss būs labi. Liels paldies! Tātad svētku Mārupes vārdam 100 ietveros notiekošās uzņēmēju skatuves sarunas viesis bija Mārupas pašvaldības vadītājs Āvars Osītis. Sakam viņam paldies, skatāmies ierakstā, visu pierakstam uzņēmēju un gaidīsim iespēju sadarbīgi izpildīties. Jā. Paldies! Super. Paldies par uzaicinājumu!